Paldies, es solidarizēšos ar tiešraides skatītājiem, kur arī visticamāk pie saviem datoriem šobrīd sēž un ceru uzzināt daudz ko jaunu, un es ceru, ka mēs visi arī pastāstīsim ļoti daudz jaunas informācijas, kādas arī Eiprasmi nedēļai pienākās, lai katrs gan no šīs viena no atklāšanas pasākumiem, gan arī no katra vairāk nekā 800 pasākumiem, kas notiks nedēļas laikā visā Latvijā, aizietu zinošāks, e-prasmīgāks, e-izglītotāks, e-varošāks un visi tie, ko mēs varam darbības vārdiem piekabināt. Bet es šodien gribētu runāt par kultūru, jo Rīgas Tehnoloģijas arī ir izstrādājis vairākas kultūras informācijas sistēmas, un pēdējā gada laikā ļoti pastiprināti esam sadarbojušies ar dažādām kultūras iestādēm, un mums pašiem ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs kādreiz pirms varbūt 15, 20 gadiem kultūra un bizness nebija pieklājīgi šo te vārdu salikumu lietot vienā teikumā, tad tagad ir skaidrs, ka mīts par to, ka kultūra ir tikai patērējoša, nevis ražojoša un pelnoša, ir lausts, un mēs varam runāt par kultūru kā ārkārtīgi nozīmīgu jomu. Kultūra, protams, reizē ar visām radošajām industrijām, gan kā veidu, kā radīt jaunas darba vietas, gan kā veidu un līdzekli, kā mazināt sociālo atstumtību, gan kā tas, kas īpaši IKT nozare ir svarīgi, gan kā degvielu IKT produktu saturam, jaunai iedvesmai, jaunām sadarbības formām, jauniem produktiem un dažādiem skatījumiem uz visu to, kas mums ir pieejams gan fiziski, gan virtuāli. Un šajā sakarā es gribētu teikt, ka tiešām tā kultūras nozare, arī Rīgas Tehnoloģijas valdes locekle Eva Butāne jau no rīta to uzsvēra, ir ļoti liela nozare. Mēs runājam par 4,5% Eiropas Savienības iekšzemes koprodukta. Mēs runājam par vairāk kā 8 miljoniem strādājošo šajā nozarē. Tā ka ir skaidrs, ka šis ir viens no tādiem atslēgas vārdiem, ja mēs runājam par reģionu attīstību, par iekļaujošo ekonomisko attīstību, par turistu piesaisti, par investīciju piesaisti, par radošā potenciāla un talanta piesaisti gan Latvijai, gan Eiropas Savienībai, gan varam sākt no maza ciema, beigt ar reģionu. Tieši tāpēc pat visskeptiskāki noskaņotie pret kultūru kā ražojošu nozari ir sapratuši, ka šis ir tas lauks, kas ir jāattīsta un ir jāatbalsta visiem iespējamiem veidiem. Creative Europe pat ir nākusi klajā, ja Eiropas Savienības kopējais budžets mazinās, tad radošajām nozarēm šis investīcijas un finansējums tiek palielināts par 9% un nākamo 7 gadu laikā dažādu projektu īstenošanai būs pieejami vērienīgas naudas summas, tāpēc es aicinātu visas kultūras iestādes, visas radošo industriju uzņēmumus, kas arī Latvijā, starp citu, ir ap 10 000, meklēt informāciju, atrast, dibināt partnerības gan starptautiski, gan lokāli un ražot šos te jaunos produktus, jaunos piedāvājumus, lai pēc 7 gadiem mēs varētu atskatīties uz tādu, lai šī kultūras dārgumu lāde, kas mums jau ir uzkrāta, būtu vēl bagātāka. Un tiešām par kultūras dārgumu lādi noteikti Sandra stāstīs daudz vairāk, bet es gribētu pieminēt, ka tas resurss mums ir milzīgs un ir izstrādātas sistēmas un ir digitalizēti materiāli, kas mums ļauj šo te kultūru un kultūras produktus, kultūras saturu padarīt daudz pieejamāku ikvienam, neatkarīgi no tā, vai viņš jebkad kādreiz aizies līdz muzejam vai kaut kāda izstāžu zālē vai citam kultūras objektam, viņš to var izdarīt neizejot no savas mājas jau šodien. Un arī muzeju vidē, piemēram, daudz vairāk jau runā nevis par muzeju apmeklētājiem, bet par jūzeriem, tā saucamiem lietotājiem. Un tā muzeju lietošana šodien ir iespējama gan reāli, gan virtuāli. Un ja mēs skatāmies, darbinieki ir, saturs digitalizēts mums ir, radošais potenciāls mums ir, ko darīt ar to visu tālāk, ja? Un ir skaidrs, ka valsts sistēmu izstrāde neatrisinās, teiksim, katra individuālā muzeja vai izstāžu zāles vai atpūtas un izklaides un izglītības centra vajadzību pēc savas unikālās auditorijas piesaistes. Un šajā laikā, kad es negribu teikt konkurenti, es nedomāju, ka kultūras iestādes viena otrai ir konkurenti, bet savā ziņā par apmeklētājiem jau viņas konkurē un ir jādomā tie unikālie veidi, kā piesaistīt uzmanību tieši šim konkrētajam
muzejam vai jebkādai citai vietai. Un te man gribās drusciņi pieminēt, kas tad ir muzeju misija. Un muzeju misija ir to uzkrāto informāciju padarīt par zināšanām un nodrošināt sabiedrībai pieejamu saturu un pieejamu ar tādiem līdzekļiem, kā konkrētais laikmets pieprasa. Un mēs zinām, ka mūsdienās mēs visi meklējam informāciju internetā, vairs nav mums zaļās lapas nevienam uz galda, kā kādreiz ir milzīga grāmata, kurā mēs šķirstījām un meklējam. Pie tam mēs vairs pat negribam meklēt datorā, mēs meklējam informāciju savos mobilajos tālruņos un skatoties uz šo te mobilo aktivitāšu pieaugumu, ir skaidrs, ka arī muzejiem viens no veidiem, kā paplašināt savu auditoriju, un ne tikai muzejiem, jebkurai kultūras iestādēi ir šīs te mobilās tehnoloģijas, kuras katrs jaunietis, katrs seniors vai katrs no mums var nesāt sev līdzi kabatā un padarīt šo te informāciju par zināšanām. Šajā sakarā Latvijā varbūt nav tik liela pieredze, bet pasaulē drusciņu soli priekšā mums ir, un tāpēc mēs varam paskatīties uz to statistiku, un mēs redzam, ka šobrīd, piemēram, muzeji piedāvā ļoti daudz dažādu tehnoloģisko ierīču saviem apmeklētājiem. Vai tās būtu ierīces, ko apmeklētāji saņem ienākot muzejā, teiksim, kaut kādi rīki navigācijai vai kaut kādām spēlēm vai digitālo materiālu skatīšanai, vai tie būtu QR kodi, kas ir izvietoti pie eksponātiem, vai tie būtu virtuālās tūres pa muzeju. Katrā ziņā ir skaidrs, ka ledus kustās, un mēs arī kustamies tam līdz. Un arī 44% no aptaujātiem, šī ir Lielbritānijas muzeja aptauja, piedāvā Wi-Fi saviem apmeklētājiem. Un droši vien tas nav tā, ka šis te Wi-Fi piedāvājums rodās no pieprasījuma. Mēs zinām, ka cilvēki lieto sociālos tīklus, ienākot muzejā ļoti daudz uzreiz atzīmē savu atrašanās vietu, ieraugot interesantu eksponātu, ziņo, fotografē, publicē, un tā ir tāda ļoti jauka miedarbība, ko veicina šī te Wi-Fi pieejamība. Un, protams, ir arī pieredze, ka muzeji neievieš, un tie galvenie iemesli nav negribēšana, bet cilvēku resursu un finanšu trūkums. Un tas ir saprotami, bet, kā mēs redzam, piemēram, mobilo aplikāciju jomā tiek piedāvāts liels piedāvājums, un interesanti ir tas, ka ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē vēl ar vienu, ka tiek laista klajā kāda jauna mobilā lietotne vai jauns produkts, tas tiek uzņemts ar tādu vau sajūsmu. Un tas liecina par to, ka cilvēkiem tiešām patīk pieskarties caur savu vietālruņa ekrānu lietām un informācijai, kas mazliet, es teiktu, ar tādu noslēpumu vītu, jo viņi varbūt tradicionāli glabājas krātuvēs, bet te viņi ir manā kabatā vai uz mana galda, es ar pirkstu pieskaros, palielinu, samazinu un izmantoju, kurš izklaidē, izglītībai, pilnveidai, tie izmantošanas veidi arī ir visdažādākie. Kas ir interesanti, ir tas, man nav statistikas par Latviju, bet, piemēram, ASV katram mobilā telefona lietotājiem esot ap 29 aplikācijām savā telefonā, un trešdaļa no tām ir maksas aplikācijas. Muzeji, piemēram, šajā, kā liecina šis pētījums, aplikāciju neuztver, vai šo tehnoloģiskos rīkus, ko viņi piedāvā, viņi neuztver kā papildus peļņas avotu, bet tā būtiskākā loma ir apmeklētāju iesaistīšana jaunā piedzīvojumā. Viņi piedāvā apmeklētājiem teleportēties, nonākt, esot savā krēslā vai dīvānā vai pludmalē, nonākt pilnīgi jaunā pieredzē, kas viņiem līdz šim varbūt nav bijusi pieejama. Un tāpat arī, protams, muzeji domā, kā piesaistīt jaunus apmeklētājus, kā nodrošināt pieejamību ar visiem iespējamiem rīkiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vai cilvēkiem, kas dažādu sociālo ekonomisku apstākļu pēc nevar šķērsot citas valsts robežu un doties apskatīt, piemēram, mūsu muzejus. Ja. Un tas nozīmē, ka muzeji tiešām ir aktīvi iesaistījušies šajā digitālo prasmju izmantošanā, pilnveidošanā un arī ieinteresē sabiedrību kļūt digitālākiem un e-prasmīgākiem.
ja mēs redzam, kādi tad ir rezultāti no šo tehnoloģiju ieviešanas, tad paši muzeji atzīst, ka pirmkārt tas ir pilnīgi cita līmeņa emocionālais piedzīvojums, un es nesaku, ka klātienē ir neinteresantāk vai ka digitālajā vidē ir interesantāk. Tā ir savādāka pieredze, citā virzienā, varbūt ar citu griezumu. Muzejiem, protams, tradicionāli piedāvā aplikācijās to informāciju, kas varbūt klātienes apmeklētājiem nav pieejama, un, protams, arī veidojot dažādas spēles un interaktīvas aktivitātes ar šīm ierīcēm, tā ir iespēja arī ģimenēm darīt lietas kopā, un ja kādreiz mēs teiktu, ka mammas palīdz tur bērniem, tad es teiktu, ka uz tehnoloģijām pilnīgi noteikti, ka bērni palīdz mamām un tētiem apgūt šīs te ierīces. Tāpēc, šī te pieredze ir tāda pozitīva, un es ļoti ceru, ka šī diskusija kalpos tiešām par pamatu iedvesmai un iedrošinājumam. Konkrēti es gribu pastāstīt par mūsu pieredzi ar Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kas ir, starp citu, atvērts 365 dienas gadā. Mēs jebkuru gada dienu tur varam doties. Muzejam 13. gadā ir bijuši vairāk kā 100 000 apmeklētāju. Muzejam ir nepilni 5000 Twitter sekotāju. Muzejam ir 2700 Facebook lapas fanu. Un tu liekas, viņš jau ir tik digitāls, tik pieejams un tik sasniedzams. Bet nē, muzejam sasniedzot 90 gadu vecumu, muzejs spēra tādu pavisam inovatīvu soli. Mums bija tas gods izstrādāt Latvijas teritoriāli lielākajam muzejam mobilo aplikāciju Open Etno LV, ko jūs katrs varat lejupielādēt savos vietālruņos un virtuāli apmeklēt muzeju, kas varbūt vienas dienas laikā nemaz nav tik vienkārši izstaigājams. Ja? Tad digitāli mēs varam izvēlēties, kuru no novadiem mēs apmeklēsim, kurus eksponātus skatīsimies, redzēt savu atrašanās vietu kartē, redzēt objektu atrašanās vietu kartē. Un tā ir tāda jauka etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pieredze, un viņi neapstājas, viņi iet vēl tālāk. Un te es atgriežos pie tā, ko es teicu sākuma slaidos, kā radošās industrijas sadarbojas un kāds ir tas pienesums ekonomikai. Mūsu Eirovīzijas nacionālās atlases uzvarētāji ir uzfilmējuši savas dziesmas, uzvarējušās dziesmas videoklipu brīvdabas muzejā 10 dienu laikā. Videoklips ir noskatīts 55 000 reižu. Tas ir puse no gada apmeklējuma, ir 10 dienu laikā ar šīs dziesmas palīdzību, ar interneta palīdzību, ar video palīdzību nonākusi muzejā. Jā, kaut kādā šaurā daļiņā, bet tas ir tāds āķītis, kas ne tikai Latvijas skatītājiem, kas skatītājiem Eiropā radīs interesi, radīs priekšstatu par Latvijas kultūru, par mūsu kultūru vēsturisko mantojumu, un iespējams apmeklējot Rīgu vai kultūras galvaspilsētas gadā vai nākamgad, viņi atcerēsies, ka ir jāapmeklē arī šis te muzejs un jāapskatās klātienē, ko mēs tur varam redzēt. Ja runājam arī vēl tiešām pie muzejiem pieturoties, tad 12. gadā 2,6 miljonus reižu apmeklējumu ir bijuši Latvijas akreditētajos muzejos. Es ticu, ka virtuāli mūs var apmeklēt 5 reiz, 10 reiz vairāk cilvēki, un Latvija tiešām, es domāju, atpazīstamības ziņā mums ir ar ko lepoties, mums ir ko rādīt, vai tas būtu šeit uz vietas, vai tas būtu virtuāli. Un noslēdzot, vispirms jautājums, un ko tagad e-prasmi nedēļa, un ko tālāk, ja? Un es domāju, ka no šodienas un no citām diskusijām mums vajadzētu izdarīt, kaut kādus tādus, varbūt spraust mērķus, izdarīt secinājumus par to, ka, lai mēs arvien bagātinātu šo te e-saturu un e-pieejamību kultūrai, tad ir jādomā par digitālās kompetences palielināšanu, jo runājot ar ļoti daudziem muzejiem mēnesi atpakaļ izstādē Baltūru, visiem ir vēlme kaut ko darīt, bet varbūt drusciņi pietrūkst to zināšanu, kas tad mums būtu jādara? Virtuālās turas aplikācijas, varbūt jāievieš kaut kādu, pietrūkst šīs zināšanu drusciņu par to, ko var izdarīt ar viņiem pieejamo saturu, ko var izdarīt ar viņiem pieejamo infrastruktūru. Un otrs aspekts, ko es tiešām gribētu uzsvērt, ir baiļu mazināšana. Pie tam baiļu ne tikai no muzeja darbinieku puses, piemēram, vai no kultūras iestāžu darbinieku puses, bet arī no tehnoloģiju ražotāju puses. Jo, piemēram, man līdz zināmam brīdim man bija priekšstats, ka
ka muzejs ir, vai arhīvs, ka tas viss ir tādu drusku. Nē, pat ne puteklīti, ka tur īsti nedrīkst neko aiztikt, ja? Ka nedrīkst pieskarties, un ka neko nedrīkst stumdīt, un neko tu savu kabatā ar tu nevari bāzt, ja? Ka tu esi atnācis, paskaties, un tagad, kad tas viss ir pieejams tehnoloģijās, ja? Un es savā mobilajā tālrudī savā kabatā sadrajālēt, ka man tas ir kļuvis daudz pieejamāks, un savukārt muzeju darbiniekiem tiešām būtu, arī viņiem būtu jābeidz baidīties no tehnoloģijām, ka tās pa daudz atvērs tās muzeja durvis. Nevar pa daudz. Ir digitālais laikmets un durvis ir plaši vaļā un mēs pa viņām ejam plaši iekšā ar visiem iespējamiem līdzekļiem, kas mums ir. Un tāpēc noslēgumā es tiešām gribētu varbūt novēlēt to, lai tas mūžīgais ir mūsdienīgs. Un, lai uz Latvijas 100 gadi mēs runājam jau par, vairs ne par Latvijas e-kultūras dārgumu lādi, bet, skapi tādu vai arhīvu, tādu tiešām kaut ko vēl daudz vairienīgāku, jo tas, ka labie un iedrošinājušie piemēri ir, jā, tas pats etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Turaida, Tērvete, Rīgas birža, radu raksti, ko starp citu ir apmeklējuši vairāk 260,000 cilvēku no vairāk kā 100 valstīm. Mums ir tas pozitīvais piemērs un izmantojam gudri. Paldies!